spēlē klavieres. Viņš ir meistars. Bauda pilnīgi visas tautas mīlestību. Viņš ir ārkārtīgi interesants un fantastisks vīrietis. Cilvēks, ar ko es lepojos, tagad es esmu ārpus Latvijas. Mūsdienu latviešu dziesmu lielākais meistars. Veids, kā viņš vislabāk laikam jūtās savā dzīvē, tā ir mūzika, tie ir klavieru taustiņi. Pianists, komponists, melodiķis un tai pašā laikā vienkārši muzikants. Šādu 4 vārdu salikumu būtu diezgan grūti piemērot kādam cilvēkam, man zināmam. Un šis vārds ir rakstāms ar 7 burtiem, un, manuprāt, tas ir jāraksta ar lieliem burtiem. Un šis vārds ir cilvēks. Kas dzīvē ir izdevies, tad tikai pateicoties šim instrumentam. Es nevaru pārmest savam tēvam, jo manam tēvam nebija iespējas. Viņš bija nopircis kaut kādu vecu pianinu, kuras ilgus gadus spēlēja un kas bija tāds jau graustam līdzīgs jau instruments. Tāpēc es šodien skatos pavisam savādāk. Tad, kad man mājās, teiksim, ir lielisks jau pasaules klases instruments, ja. Bet es domāju, ka vajag iziet arī tam paspēlēt uz pianinu Rīgu vai. Kad es tur plinkšķināju kaut ko, tad vienmēr cilvēki, kas gāja, tie strādnieki gāja vai no uz darbu, te Rīgas tekstilā, vai tad tur apstājās bērniņš, tā klausies un tā bļāva, kas man ir jāspēlē. Dabīgi visējošākais repertuārs bija melodijas no kinofilmas Saules ielai serenāde, ko gramstīkā mācīja, un tad tur ārā stāvēja aplaudi. Viss tas bija. Ildeķems, Rīgas nomal. Ar savu romantiku, ar saviem strādniekiem, vienkāršiem cilvēkiem. Tur jau tie bagātie nedzīvoja vienkārši strādnieki. Es pats atceros, kad mums bija tāda futbola bumba, kur jau vairs neturējās kopā. Viņi bija no gabaliem ar ielāpiem, un tā viena kamera, kurā jau bija 10 ielāpu, jo nekā dabūt nevarēja. Slīdz piesēja pie kaut kādiem tur vaļiņkiem vai zābakiem, kādiem veciem, kas bija. Vienmēr sakot, velosipēds, tas bija vispār sapnis. Man bija toreiz viens mērķis, ka es mācījos muzikas skolā Emīļa Dārziņa, tad es ar tādu... Mēs regulāri puikas tur gājām uz armijas, tas augto ekonomisko veikalu, tas ir tas centra veikals, ja, un mums pamata mērķis bija dabūt saldējumu nopirkt, un tās naudiņas nebija, un kaut kādā veidā, es domāju, ka man būs daudz naudas, es iešu un visu laiku ēdīšu saldējumu un šokolādi. Ļoti patīkami, teiksim, satikties ar muzikas skolas audzekņiem. Un man bija pašam gods mācīties Emīļa Dārziņa muzikas skolā savā laikā. Pēc muzikas skolas es mācījos Valsts konservatorijā, tā viņi toreiz saucās konservatorija. Pēc konservatorijas beigšanas, kad es spēlēju slaveno Rahmaņinovu skaņdarbu Rapsodiju par Paganini tēmu,
ļoti augsts vērtējums no valsts komisijas, varēja braukt uz aspirantūru, bet, diemžēl, sapino savu vieglo žanru un no kaut kādā veidā aizgāja pa otru ceļu. Jā, nu, šodien varbūt es to nožēloju, varbūt es varētu aktīvi nodarboties kā pianists un tā tālāk. Bet tagad atkal mūža nogalēs esmu sācis daudz spēlēt, cik ar tas jocīgi nebūtu. Jo kaut kādā veidā ar klavieriem man ir izdevies kaut kā atrast vislabākos kontaktus. Es nezinu, tas droši vien man jau nav jāspēlē šodien. Es nespēlēšu ne Chopinu, es nespēlēšu ne Beethovenu, jo to jūs visi labi ziniet, kas tur ir notīs rakstīts, un es to nenospēlēšu. Tāpēc es labāk spēlēšu to, ko jūs neziniet. Un pieņemiet, ka tas ir uzrakstīts. Es domāju, ka tas bija tomēr vecāks spiediens, diezgan liels tāds uz to. Arī pirmā posmā, kā tu vari spēlēt klavieres, ka tur ārā puikas daudzās, tur sit bumbu vai kaut kāds cits nodarbības. Un tev jāsēž un tur tās garlaicīgās gammas jāspēlē. Šausmīgi tas viss. Bet toreiz tēva baidījās vai kaut kā, tur neviens ar tēvu nestrīdējies. Maniem vecākiem es tagad izņemot paldies, es vēl tikai nožēlotu to, ka tas bijis tie periodi, kad pārāk daudz ļauns darīts vecāki. Vai jau tagad tikai novērtēt, bet tā mamma strādīga. Smagi darbi, viņi bija pieraduši, viņi pat jābrīnās kā. Interesanti, tie, kas šodien tā sūkstās, ka viņam tik grūti, valsts viņam nepalīdz. Nezinu, kaut kā mēs augam, kas mums palīdzēja, neviens. Citāds kā mācīja. Vai man tas tēvs lai viņam viegli sirds papamīt. Viņš bija unikāls cilvēks. Tur nav ko. Viņš zināja, ko nozīmē laikam no 11 gadiem vai ko. Viņš jau kuģi būvētavās ir strādājis, un visu mūžu zināja, ko nozīmē melnais darbs. Tāds, mūsu šodien, teiksim, tā mūsu nācija vismaz pusi būtu tāda, kā viņš mums būtu. Te dzīve būtu bijusi pavisam savādāk. Tie visuļi ir tēva vākti? Tēva, jā, es atradu māmu, es tagad te ilgi un dikti pētīšu. Tad spēja no vecā sudraba karots. Te ir jau paklūst taisī. Es jau faktiski priekš vecākiem to zināmā mērā taisīju vispār to lietu. Es jau domāju, ka viņi te varēs ņemties, bet kaut kā tā dzīve mums iegriezās ne tā. Tad, kad man sāk iet labi, un es varēju atļauties jau daudz ko darīt, tad toties tajā laikā manai māsai, ko viss sagāja totāla dēļ. Līdz ar to tā māte dabūja to, ko es no manas puses, teiksim, vairs viņai nekādas, teiksim, problēmas nebija, viņa varēja tikai priecāties, viss tur gāja man no rokas un viss bija kārtībā, tad māsai viss tā lieta sagāja. Bet es domāju, ka vismaz kaut ko labi viņa redzēja savā dzīvē no tiem sapņiem, kas viņam tur kaut kādi bija, vismaz daļēji kaut ko es varēju viņam, teiksim, atgriezt. Lai gan ne viss, bet daļēji, jā. Redzēt, man tur, teiksim, zināmā mērā kaut kāds tāds panākums. Labi, ka to vecāku vismaz redzēju. Tagad jāizdomā par to teātri. Par kur teātri? Par to teātra mūziku. Tad sarunās vai 4 reizes, vai kā, ja tu bļauj, cik tev tur vajag tu laiku. 3 soliņi pietiek.
ce nozīmē. Pendels tevis kā viss, ka šabūt ce nozīmē. Ka daudz vai tevi ir rādījis, ka šabūt nedomā pats, vai zēr, kur tu stāvi. Vai varbūt citas depresijas, kuram sevi māvi. Pirmo reizi nedomāt, labākais vēl kāds vīrs. Klavieris ir man skolā daudz arī palīdzējis. Tur mēs spēlējam ar visiem tiem deju kolektīviem, tur kādam korītim kaut kā tur. Tā bija kolosāla tāda praksa. Nu, tur jau tas kroņu numurs, jau man bija tās himnas spēlēt. Es jau to esmu visās intervijās ar to plātījies, kad es sēdēju un viss cēlās kājas. Labi, piefiksējiet to, viņš tur kā dzied pierādes izrādē, ja? Tur viņš atkārto kaut kādu tur 4 taktus. Tur 3 soliņi, kas ir tā kā iet uz bēzi. Kvadrāti, jā. Man viņš saprot, kas tur notiek, kurā vietā viņam tur gongas jāsit un kas. Labdien, mēs priekš jūs sakā redzēt. Pārīvi. Darīdams, teic, kas sacīdams, vai uz katrā soļā tev misējas. Savā laikā mums bija ļoti spēcīga tā sauktā muzikālās izglītības sistēma Latvijā. Tie bija vecie skolotāji. Tā bija Bobra Ozola, mūsu skolas direktori, ja? No viņas es daudz ko iegūstu, tāpat kā no Hermana Brauna, teiksim, kā pavadītājs, kā koncertmeistars, viss. Fenomenālais labs lasītājs, kas spēlē jebkurš nots, vai ne jebkurā. Viņam nebija tā, ko viņš nevarēja uzreiz nospēlēt. Tā kā viņš man arī daudz palīdzēja, tad, kad es tur jau taisīju Ziepes konservatorijā un tā tālāk. Nē, no dzīve jau bija studenti, bohēmu studenti. Es biju tāds pats, kāds bija profesoram Skultem dēls, Plederis. Nemācījās, ja mācījās, kaut ko blandījāmies. Daudzījāmies un normāli mēs augam, normāli mums, paldies Dievam. Es vienmēr ar dziļu cieņu atceros profesoru Skultu, mammu. Es to tīšām tagad saku, tāpēc, ka mamma bija man cienītāja. Cik interesanti, ka tie lielie komponisti, kas bija kā Adolfs Skulti, Jānis Ivanovs, viņi pret šito žanru izturējās. Viņi nebija, teiksim, tādi fani, bet nekad viņi arī par to neteica neko slikti. Ja? Lai gan atkal mums bija tādi, kas tur galīgi neatzina, ka mēs tie šlāgeristi, ka rogas muzikanti un tā tālāk. Vienkārši toreiz mums jau tā nabadzība, mums savu repertuāru nebija, mēs kaut kā tur gramstījāmies. Ar ārzemi kaut kādu vācu šlāgeriem un tā tālāk. Un tad visi sāka runāt par to, ka pašiem kaut ko latviski jāmēģina kaut ko darīt. Mums nav bijis tā radies uzreiz pēkšņi no kaut kurienes, bet baigais ģēnijs, ja, viņš ar tādu, bija Balsimt un Zābers, piemēram, savā laikā, ja, un vairāk citi Laima Andersona lieliski dziedātāji, ja. Tie gan bija operas, teiksim, operas solisti. Bet faktiski šitos vieglos žanrus mēs jau paši tikai sākam viņus meklēt un kaut ko viņiem tur kaut ko darīt. Tāpat šis Zdislavs Romanovs, kas nu pat manā programmā Liepājā piedalījās vēl pār 80 gadi. Ja, un tur ir pat netāli ir Margarita Vilcāna, tur ir Ojārs Grīnbergs. Un dabīgi, ko es uzskatu kā visspēcīgāko mūsu dziedātāju, dabīgi Viktoru Lapčēnoku. Kas arī šodien vēl starp citu ir pieklājīga forma. Kāds ir? Man taču jāpa... Kāda nu nāk? Es nekā neredzu. Normāli. Raimons Pauls ir vienīgais cilvēks, kuram es noticēju, kad es drusiņ māku dziedāt. Jo pirms tam man mēģināja ļoti daudz cilvēku pierunāt dziedāt, iet dziedāt uz lielo skatu, un es nevienam neticēju. Noticēju tikai Raimondam Paulam. Es domāju, tas ir tieši tas pats, kas režisoram, kad viņš meklē aktierus. Ja? Viņam jau iekšēji viņš jūt apmēram tai lomai.
Mēs varbūt bieži vien viņam iesakām. Viņš saka, nē, man tas nē. Bet man arī tā, es klausos, es, piemēram, jūs man variet parādīt, kādā konkursā 10, 20 dziedātājiem būs viens, kuram es it kā pielipšu, ja? Pielipšu, bet kādreiz tu kļūdies, kādreiz laimējies, bet, man ir laimējies, es viņiem... lai gan mums kopīgi, viņi var teikt, ka viņiem laimējies ar manim, es saku, ka man ir laimējies ar viņiem. Mēs esam apmēram vienādi, jo es jau bez dziedātāja nekas neesmu. Vēl mežos bija sniegs, vēl upēs bija miegs, bet mums bija prieks. Un tā mēdz būt, vismīgs tūlīt zūd, ja mīlu. Man jau kā visiem latviešiem Raimonds Pauls ir manai mentalitātei visatbilstošāko, vistuvāko dziesmu autors. Viņš ir vismelodiskākais komponists gan tagad, gan arī nākotnē. Un pārspēt viņu neizdosies pilnīgi nevienam, un nav arī izdevies. Ir stāsts vienreiz. Slavnā teica, redz, Paula kundzei, teica, lūk, mēs tur sieva aizbraucām. Mēs rīt dosimies tur, un mēs tur būsim 2 dienas, un tā. Un viņa teica, baigie malači. Mans Raimonds tikai strādā. Viņš visu laiku strādā, Tā dzīve. Daudz es daru pats. Daru neatļaut daudz, es sabeidzu savus rokas vispār ar to. Redzēt, ko es esmu sits un naglojis un griezis pat stikls. Es uztrenējos tik tā, ka es visu mājas sagriezis mazās kvadrātiņos. Tur man pusi no tiem stikliem sapli dabīgi. Tur jābūt meistaram. Bet beigās es uztrenējos. Es tagad ļoti labi zinu, kā to darīt un kā to tur. Man nekad nav problēmas tur, ja kāds ar tam pašam santehnikām vai kaut kas tur mājās neiet tur. Un tā tālāk. Ja es cenšos pats to izdarīt. Un man ne viss jau man iznāk. Un bieži vien tas jau bļaunet ķeries klāt. Man 2 reizes dārgāk būs jāmaksā pēc tam pa visu. Jā, labo, jā. Bet man tas patīk. Jā. Es no tā nekautrējos. Un zināmā mērā te jau ir arī tas atpūtas, tas moments, ja? Malku tur sazāģēt vai sacirst. Es jau varu aizbraukt uz Nīcu, pastaigāties pa pludmali. 1 dienu es droši vien pastaigātos, ilgā gan ne. Tā ir pirmā manta, ko es nopirku. Es atceros par 4 rubļiem pēc saviem dzeršanas periodiem. Šitas bija modināts, ražot ceremoniju. Tā bija mūsu pirmā mantiņa. Vispār vairs nekas jau cits nebija. Nezinu, man jau viss saka, man esot laimējies. Droši vien, ka tas arī tā ir, jo mums jau to es tādu lielu laiku periodu nodzīvojis ar vienu cilvēku. Droši vien mēs tik labi viens otrs zinām, ja, ka mēs mēģinām, teiksim, neiet tādos asumos, ja arī mums, ja kaut kāda tāda neliela salikšanās, tad pēc iespējas ātrāk cenšos to nodzēst, ja, jo tā var ļoti viegli, pat pa sīkumiem, ja, var sagriezties viss tā, nē, to, kaut kādā veidā, ko tur vairs runāt, es jau esmu norakstīts tādā ziņā jau, tā kā ir, tā ir. Es arī nemaz nenožēloju nekā viss, kā tas tur man iegriezās. Mums ir bijis šausmīgi periodi. Tur nekā mums nebija, ne vispār sākt no kaut kāda nulles varianta, absolūtā nekāda palīdzība ne no viena un tā tālāk. Nebija ne ceremonijas, nebija vispār nekas, nebija ne naudas, vispār bija nulle. Tas es nemaz
sevišķi tur neatceros, bet tā stāsts man, ka nebija pat pa ko iedzert kārtīgi. Tā bija. Ja tev ir ģimene, ja tev ir normālas attiecības ar visiem saviem ģimenes locekļiem, un ja tu redz, ka viņiem iet labi, ka viņi virzās dzīvē uz priekšu, tad tas daudz ko dod. Es domāju, ka ģimenei te taisnība ir tā vislielākā loma. Šī personība sevī apvieno divas, dažkārt šķiet pat nesavienojamas lietas. Tā pirmā ir milzīga izcilība, ģenialitāte, muzikā, kā pianistam, kā komponistam. Milzīgs talants. Un otras puses tāda vienkāršība, kas sevi slēp kaut kādu raupjumu, tiešumu, kādreiz skaudrumu. Manuprāt, arī ļoti lielu vientulību. Man nav tādu ģimenes draugu, teiksim, ja kaut kā. Mums bija savā laikā tāda kompānija, ko mēs saucam pa 4-5 tādu pāri tādam, bet tad, kad pa vienam sāk mirt nost, viss tas kaut kā arī aizgāja. Man bija ļoti labas attiecības ar Osu Pasternaku, Gunāru Kirkdavīgu. Ja. Es labprāt gribētu vesarā, ka man žēl, ka man tie draugi vairs nav. Es viens pats. Es daudz ko neatceros, man ļoti žēl, ja Alberts, ka nav Terpilovskis. Viņi, ka brauc pa Latviju, mēs, ka brauc pa Makšķerēt, kaut ko braucam. Viņa tā bija enciklopēdija, kas tev pa katru ceļu, pa katru ciemiņu zināja tur vēsturi. Tā bija bauda klausīties. Ja. Vienmēr man tur blakus taisīja, kas bija pie stūras, un viņš uztaisīja to rupmaizi ar sīpoliem un ar speķi un tā uzcienoja vienmēr. Tas, jā, tagad tāda cilvēka vairs nav. Citiem ir, teiksim, tūs cilvēks ir krustmāte vai krustvēds. Es nemaz nezinu, kas ir mans krusttēvs. Kaut kāds esot dzērais bijis. Žēl, nav man tāda. Arī nedraudzējos ar saviem radiem. Izņemot māsu. Māsai jāpalīdz. Jā. Cik tu uzskat, ka es esmu iedomīgs? Tā? Nē. Kāpēc? Man ir varbūt tāds panisks bailes kļūdīties cilvēkos, kuriem es esmu uzticējies. Un, diemžēl vienotreiz tāda kaut kāda pagriezieni bijuši, ka tu pēc tam domā, tāpēc man ir tāds it kā tāds motto, ja nevienam nevajag ticēt. Tas nav labi, ja? Es pats to saprotu, bet man ir pašā laikā, es nezinu, tas parlaments, tas augtais laiks, kas man ir atnes tik daudz vispār, ne par ko vispār bieži vien, labi, visādas tur zaimes un ķengāšanās un viss tā tālāk. Bet, kaut kādā veidā tā skatu man vienmēr izglāba, ja. Skatāmies pēc skatus, ja vajadzēs, tas spēlēs divreiz. Pierakstam tad ir gadījumi. Atkal. Divreiz ir kā skaidrs. Ja. Mums tie kino numuriņi kaut kā tā smuk vienu uz otru jāpāriet, jo kas vēl ir dzīve no kino, tos jādabū būs. Man vēl ārā skatu. Spēlējam sesto un pēc tam 5. vai?
tiešām ir meistars, viņš ir īstenībā unikums. Tādu cilvēku otrais nezinu. Neesmu nekad saticis, jo, kas attiecās uz mūziku, no viņu var ļoti daudz ko mācīties līdz šai dienai. Faktiski, es nezinu. Neko tādu es agrāk nekur neesmu redzējis un dzirdējis. Viss tai darbu, ko es esmu darījis, teiksim, viss vienalga, kur tas var nebūt. Pēc tam tiek rādīti cilvēki. Cilvēki viņu vērtē, jā. Ir bijuši sāpīgi momenti, ir bijuši. Man gan lielāko daļu ir bijuši, tādi diezgan tādi pats sirsnīgi. Man, piemēram, tagad, es nācu, kad es biju, man aizvakar bija Leo izrāde, nācu mani atstāt tādu paciņu. Tas dežurants saka, ka jums ir viens vecs kundzītes dāvana. Es atvēru, es saku, un adresi nav, es gribu viņai piezvanīt pati. 2 pāri vilnas zeķis man un sievai vēl atsevišķi. Ja, un tas ir patīkami, dabīgi. Tā ir nesamaksājama vērtība. Tā arī būs mūzika beigās ar paklanīšanos koris plaudē ritmu. Vai nav dažādi, saka, man gaila bija viena laķeni, viena vārds. Tādā spartiskā vienkāršībā viss te. Ko? Spartiskā vienkāršībā. Nav jau pie mums, mēs jau nediktējam. Būtu kāds ārzemnieks, redzēt, kā viņi te danca. Visi ir tam reideros uzrakstīts, reideros, kā viņi tur sauc. Man ir viens ziep, redzi, pat iztrūk tieši. Saproti, redzi? Man šitā tā pogu. Es to varu piešūt. Jā, kaut kādu, vismaz kaut kādu, jau bleķi gabalu. Piešūt tā šito pie tam piksams. To pašu to lenti. Vai to pašu lenti piešūt? Kas man iepriecina? Es nezinu, es taču tomēr esmu skatuves cilvēks, ja? Caur un cauri, ja? Kā lai tur mani nav saukuši visādos vārdos, bet es tomēr esmu ar saudzes skatu, tad nenoliedzam. Skatu, jā, viņi ieraus sevi. Viņi ieraus sevi un uz visiem laikiem. Uz visiem laikiem, to mēs zinām no. Viņi tev dod panākums, bet viņi ir arī daudziem bijusi traģēdija dzīvē. Ja? Daudziem. Tomēr tā tas ir, ka tu vienreiz uz viņu esi uzgājis, ir sevis jau tur aktieris, ja? Vai viss vienalga. Kā jau tur esi uzgājis, tad rēķinies, ka tu jau esi pagalām.
Bieži vien arī labā nozīmē. Tas tauts darbs, tauts dzīve. Redzam, cik grūti atvadīties no teātra, aiziet. Spēlē, jā. Es arī redzu šodien koncertā, kā reaģē, kā publika uz to reaģē, ko mēs darām, jā, un tā tālāk. Un ja tu jūti, ka tas viņiem kaut kur aiziet, tad te ir tā viss, tā ir tā alga. Tā ir tā alga, ko nevar naudā samaksāt. To nauda nevar. Nē. Nekādā ziņā, nē. Nu, ko? Mana draudzene. Kā iet? Labi, paldies. Izskatāties labi. Laikam banānas ēdēt. Nu, ko? Brīlīgs līmenis, lūdzu. Redziet, to momentu, tad, kad ir priekškars, ja, tu dzirdi, ka tur kaut kas tur vārās zālē. Ja, tur ir, tas ir 5 minūtes pirms izrādes. Ja. Tu dzirdi, ka tur visu laiku kaut kas, un tu noteikti pieies pie tā priekškara. Parasti agrāk bija priekškara tāds caurumi, ja, un tad tur palūri, kas tur ir. Ja. Bieži vien lūrēja arī lielais ģēnijs Verdi, esot skatījies, un viņš esot rēķinājis, cik viņam iznāks, cik viņš nopelnīs. Vai pilzāli vai nav pilzāli. Ja. Un tad tu plūri par to, kas tur ir. Viena daļa kaut gāja lūrēt savus brūcis, tur vai ir atnākuši, vai nav atnākuši, vai ne, un kaut kā. Bet viss pie tā pieiet, un tas moments, kad tas priekškars lēnām varās vaļā, te jau arī. Padarīts. Ja. Kāds būs nākuši? Ne. Viss izsvīts. Varbūt tagad katru gadu svinēt. Kamēr vēl dzīves. Kā nezinu, kā dzīvē iegriezīs. Kamēr vēl pirks kustās, kamēr vēl, jā. Labi. Šitās pa krievis saucās prašķoja molodars. Es viņu te... Nē, ej, piedurknē ir. Vecais. Jā. Tā ir pirmā vecuma pazīme. Tagad vajadzētu brilles pameklēt. Tagad tev drīzāk jāpārvar, vai bīts priekš. To jau aizmirst. Nē. Labi, tu nesakiet. Tā, atā.